Nemaldos Viļāni. Nu, diezgan tālu. Jā, blakus Reizeknē. Nu, un, protams, ka cilvēks interesē arī tas, aptuveni, kādas ir šīs kamīna cenas, sākot no cik un beidzot līdz cik? Sākot no 500 līdz pat 5000 varētu būt. Tādi 500 lati, tas būtu vienkārši tāds istabas kamīns? Tas būtu istabas kamīns, jā, un protams, arī ja saimniekam pašam savu materiālu. Tas arī tā var būt, ka saimnieks atnāk un saka, man tur ir liela kaudze, teiksim, laukakmeņi, vai jūs varat man būvēt no viņiem kamīnu, tā taču var būt. Protams, jā. Vai ir kaut kādi noteikumi vietai, kur tas kamīns drīkst būt? Es domāju, drīzāk no kādas drošības viedokļa vai ko? Protams, ugunsdrošība ir ļoti no svaras. Un vietai, teiksim, dārza kamīniem ir, protams, lai tie vēja virzieni būtu, teiksim, pretī valdošiem vējiem, lai teiksim, ilgstoši kurinot kamīnu, lai jums te dūmi nenāk acīs vai arī, teiksim, drēbes nepiesūcas ar dūmiem. Tas arī ļoti svarīgi, jā. Bet es nesaprotu, kā to var noteikt, tas vējs taču mainās. Valdošie vēji ir. Valdošie vēji ir rietumvēji, jā, teiksim, ziemeļrietumvēji. Un vai jūs arī tad, kad saimnieki apspriežties par to vietu, jūs viņam it kā iesakat, ka tā nebūs labi? Protams, jā, un arī šī gadījumā tas ir izvēlēts tieši. Vai ir arī kādi noteikumi kamīna eksploatācijā? Piemēram, kāda malka ir piemērotāka? Protams, lapkopu malku, un lai viņi būtu savs. Vismaz 2 gadu. Dūmats, protams, laicīgi iztīrīt, jā. Kā tas notiek? Tagad pie jums, teiksim, atnāk kāds klients, vienalga, privāta mājas īpašnieks vai kā, un saka, viņš grib kamīnu. Jā. Ar ko tā jūsu saruna sākas? Mūsu saruna sākas, protams, es prasu, kāds ir viņas vēlmes, kāda ir viņa vēlmes, jā. Un tā jūs zīmējat kaut ko? Vai zīmējam, vai mēs kaut ko parādām, vai arī vai kaut kā, teiksim, nošpikojam no kaut kā. Jā, un kaut ko veidojam līdzīgu, vai arī saimnieku vēls, un mans ieteikums tiek ņemts vērā citreiz. Kad un kā jums radās tā ideja, ka jums vajadzīja